Apskatīsim vēstuļu reģistra funkcionalitāti sistēmā Horizon, kuru lieto, lai masveidā ģenerētu klientiem atgādinājumus par parādiem, kā arī veidot salīdzināšanas aktus ar dokumentu atšifrējumu. Vēstules iespējams ģenerēt vai nu no klientu atlikuma atskaites, vai no parāda sadalījuma atskaites. Apskatīsim piemēru, kur vēstules tiek ģenerētas no klientu atlikuma atskaites, atverot izvēli atskaites, realizācija, klientu atlikumi. Šajā piemērā tiks uzģenerēta viena vēstule klientam. Ja vēlas ģenerēt katram līgumam savu vēstuli, atskaites izskatā jāizliek lauks, līguma numurs, lai atskaiti izvērstu pa līgumiem. Tālāk jāiezīmē nepieciešamais ieraksts. Izvēlinē darbības, izvēlamies darbību, ģenerēt vēstules. Vēstuli ģenerēšanas vednī nospiežam pogu turpināt. Tālāk iespējams izvēlēties izdrukas formas veidu, kurš tiks piesaistīts vēstulei. Šajā piemērā izvēlamies saglabāt klientu atlikuma dokumentu izdruku. Drukas vadības logā jānorāda failu glabātuve un faila nosaukums. Nospiežam pogu drukāt. Eksports ir pabeigts, nospiežam pogu labi un nospiežam pogu turpināt. Vēstuļu ģenerēšana notikusi veiksmīgi, nospiežam pogu pabeigt. Tiek atvērts vēstuļu reģistra saraksts. Atvērsim uzģenerēto vēstuli apskates režīmā. Uzģenerētajā vēstulē lapusē pievienotie faili, redzami pievienotie faili, un lapusē pamatdati tiek attēlot informācija par parādu un sodu. Vēstuli iespējams sūtīt vai nu uz e-pastu vai izdrukāt ar printeri. Apskatīsim piemēru ar vēstules sūtīšanu uz e-pastu. Nospiežot pogu drukāt, izvēlamies nepieciešamos parametrus. Atzīmējam pogu e-pasts, izvēles rotiņu sūtīt automātiski, norādām e-pasta saņēmēju, vēstules tematu un tekstu. Nospiežot pogu sūtīt, vēstule tiek nosūtīta uz e-pastu. Atvērsim e-pastu ar saņemto vēstuli. Redzams, ka vēstulē pievienots fails ar klienta parādu veidojošiem dokumentiem. Lai izmantotu vēstuļu reģistra funkcionalitāti, izvēlinē sistēma, uzstādījumi, dokumentu tipi, jābūt nodefinētam dokumentu tipam debitoru vēstule. Dokumentu tipam jāpiesaista numerators automātiskai numuru piešķiršanai uzģenerētai vēstulei. Nospiežam pogu saglabāt un numerators ir pievienots. Jābūt aprakstītai arī failu glabātuvei, izvēlinē sistēma, administrēt, failu glabātuves. Failu glabātuvē tiks saglabātas dokumentu izdrukas.